Vai, cik daudz cilvēku? Jā, un tūlīt visiem pārdosim tavu apģērbu. Un ko citi pārdot? Pērciet bulciņas, karstas bulciņas. Man lūdzu vienu. Man 5, baigi gribas ēst. Varbūt tev vēl kaut kas ir, varbūt kāds šķīņķis. Nē, tikai dažādas bulciņas. Vakar atveda motorzāgi, baigi labais. Motorzāgi? Parādi, man šī cirvi jau apnīka. Sanāciet, jauns modes klēdziens, džinsu pidžāma, 2 vienā. Tā jau var gulēt, pastaigāties, piedalīties viesīgos pasākumos, kā arī sportot. Nāciet tuvāk, apskatiet šo universālo apģērbu. Interesants audums, vienlaikus arī maigs. Zini, es paņemšu vairākus. Uz veikalu man šorīt no fabrikas apģērbu neatnese. Viņam kaut kas tur ar tehniku, bet pārdot kaut ko vajag. Jā, es arī vienu nopirkšu. Redzi, Jancit, es tev teicu, ka visu nopirks. Jā, tas labi, bet visiem taču nepietiks. Nekās, vēl saražosi. Veselu kravu auduma sabojāja. Ko? Ko viņš atkal aizmirsa? Ceru, ka būs atļaus saražot vēl apģērba. Nu, ko tev vēl vajag? Domā, ka man pārāk maz nepatikšanu, bet varbūt tu man atnesi parādu? Jā, būs, atnesu. Un vēl, vai es drīkstu vēl saražot apģērba? Kam tev vēl? Tev un tā diezgan daudz tā apģērba. Es tos visus kostīmus pārdevu. Pārdevi? Kas to pirka? Šie apģērbi taču ir briesmīgi. Nav viss, boss. Es tirgus laukumā tos pārdevu 5 minūtēs, un visiem nepietīka. 5 minūtēs? Zini, es domāju, ka mēs varam sākt šī apģērba ražošanu. Citas pilsētas ļaudiem arī taču vajag šo apģērbu. Jā, tik tiešām. Laba doma, boss. Tas bija par politiku. Stila ziņas. Munkpilsētā atklāta jauna apģērba mode. Vietējais mākslinieks Otiņš un rūpnīcas īpašnieks Blēdiņš ir atklājuši jaunu universālo audumu. Tas ir silts ziemā, vēss vasarā. Ar šo audumu tiek ražots jauns kostīms, kuram nosaukums ir džinsu pidžāma. Jau gandrīz visa valsts nesa šo apģērbu. Drīzumā domāts šo apģērbu eksportēt ārzemēs. Tālāk kriminālziņas. Tika atrasts peles līkis. Aizdomās tiek turēts kakis, kurš dzīvo blakus. Ja jūs šo aizdomās turamu esat redzējuši, nekavējieties zvaniet policijai. Paldies, ka atvedat vēl audumā un paņemat gatavu apģērbu. Nav par ko, jūs taču man par to maksājat. Jā, tik tiešām. Nu tad, laimīgu ceļu. Rīt būs gatavi vēl kostīmi, tā ka ceru, ka jūs atvedīsiet vēl audumā un paņemsiet eksportam gatavus apģērbus. Protams, labi tad, veiksmi darbā! Labdien, vai jūs būsiet Blēdiņa kungs? Jā, būšu. Jūs nelikumīgi izmantojat manu izgudroto audumu. Visas autortiesības, kā arī patents, pieder man. Ko? Vai tad jūs izgudrojat šo audumu? Tas biju es. Šo audumu izgudroju es, bet sakarā ar to, ka pateicoties šim audumam, drēbes var nesat gan ziema, gan vasarā, es nolemu, ka izdevīgāk būs, ja cilvēki pirks katram gada laikam attiecīgas drēbes, un maksas man vairāk, nekā tad, ja nopirks vienu un nesas veselu gadu. Ziniet, šī ideja ar audumu nav mana, un ražu drēbes mani piespieda. Kas tevi piespieda? Vai tik tu man nemelo?
Nē, goda vārds, to visu izgudroja Jancītis. Kāds vēl Jancītis? Mans bijušais darbinieks. Atnāca un sāka mani terorizēt. Labi, kur šis Jancītis ir? Fabrikā, ražu apģērbu. Es jūs aizvedīšu. Vai tu esi Jancītis? Jā, viņš tas ir. Es ne tev jautāju. Vai tu izgudroji šo audumu? It kā jā, es naktī nejauši. Skaidrs, un apģērbu arī ražo tu? Jā, es atnācu pie bosa, lai saražotu vēl apģērbu un... Skaidrs, cik naudas tu saņem? Bos man dot vesels 5% no ienākumiem. Saka, ka tas ir ļoti daudz. Tātad bos maksā tev 5%. Atā! Sveiks, šoferīt! Mani sauc Bobs. Es vārdus vienalga neatceros. Kur tavs boss? Blēdiņa kungs. Slimnīcā! Kas notika? Vakar kaut kāds bagātnieks atlidoja pēc viņa naudiņas, un vēlāk boss nejauši nokrita no jumta. Interesanti. Es starp citu atvedu vēl audumu. Zini, fabrika vairs nestrādā, tā kā audumus vari vest atpakaļ. Žēl, nāksies meklēt jaunu darbu. Jā, nāksies gan! Labi tad, visu labu, veiksmīgi darbā. Visu labu!